Otra vēstule korintiešiem, 10. nodaļa. Bet es, Pāvils, jūs lūdzu caur Kristus lēnprātību un laipnību. Es, kas klāt būdams jūsu starpā, gan esmu pazemīgs, bet no tālienes drošs pret jums. Es lūdzos, ka man pie jums nākot nevajadzētu būt bargam ar to drosmi, ar ko es domāju pret citiem turēties, kam šķiet, ka mēs it kā pēc miesas dzīvojam. Jo mēs miesā staigādami, tomēr pēc miesas necīnāmies, jo mūsu karjošanas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā, nopostīt stiprums. Mēs izpostam padomus un visu, kas augsti ceļas pret Dieva atziņu, un savaldām visas domas, lai Kristum paklausa. Un esam gatavi atriept tik vienu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga. Vai jūs raugāt uz to, kas acu priekšā? Ja kāds no sevis paša tic, ka Kristum piederot, lai tas atkal pie sevis paša tā domā, ka tā kā viņš pieder Kristum, tāpat arī mēs piederam Kristum. Jo, lai es arī vēl vairāk lielītos ar mūsu varu, ko tas kungs mums devis jums par uzcelšanu un ne par postīšanu, taču es nepalikšu kaunā. Lai mani netur par tādu, kas jūs gribētu baidīt caur vēstulēm, jo tie saka, ka vēstules gan ir svarīgas un stipras, bet cilvēks pats klātbūdams nespēcīgs un viņa valoda nievājama. Tas tāds, lai zina, kādi mēs no tālienes esam ar vārdiem vēstulēs, tādi pat mēs arī klātbūdami ar darbu, jo nedrīkstam pieskaitīties, jeb sevi līdzināt tādiem, kas paši sevi uzteic, bet viņi paši pie sevis mērodamies un paši sevi ar sevi salīdzinādami ir neprātīgi. Bet mēs nelielīsimies pārlieku, bet pēc tā robežu mēra, ko Dievs mums ir nolicis, ka arī līdz pat jums esam nonākuši. Ne tāpēc, ka mēs jūs nesasniedzam, tā kā līdz jums nebūtu nonākuši, jo mēs arī līdz jums esam nākuši ar Kristus labo vēsti, nepārlieku lielīdamies ar cita darbiem, bet cerēdami, ka jūsu ticībai augot, mēs pie jums savās robežās jo vairāk augsim lielumā. Tā kā mēs vēsti varam pasludināt tiem, kas aiz jūsu robežām, un nelielīsimies ar to, kas svešā daļā jau pastrādāts. Bet kas lielās, lai lielās ar to kungu, jo ne tas, kas pats sevi uzteic, ir derīgs, bet ko tas kungs uzteic. Lasījums no 2. ķēniņu grāmatas 23. un 24. nodaļas. Jehojakims bija 25 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu un valdīja 11 gadus Jeruzalemē, un viņa mātei bija vārds Zebuda, Pedaja meita no Rumas. Un viņš darīja, kas tam kungam Jahvem nepatika, kā viņa tēvi bija darījuši. Viņa laikā Nebukadnecars, Bābeles ķēniņš, cēlās, un Jehojakims viņam bija par kalpu 3 gadus, tad viņš no tā atkal atkrita. Un tas kungs Jahve sūtīja pret viņu kaldeju pulkus, un sīriešu pulkus, un Moāba pulkus, un Amona bērnu pulkus, un tos sūtīja pret Jūdu, to izdeldēt, pēc tā kunga Jahves vārda, ko viņš bija runājis caur saviem kalpiem, praviešiem. Tiešām, pēc tā kunga Jahves vārda Jūdam tā notika, ka viņš to atmeta nost no sava vaiga Manases grēku dēļ, ko šis bija darījis, un nenoziedzīgo asiņu dēļ, ko tas bija izlējis, un Jeruzalemi piepildījis ar nenoziedzīgām asinīm. Tāpēc tas kungs Jahve negribēja piedot. Un kas vēl par Jehojakimu stāstāms, un viss, ko viņš darījis, tas ir rakstīts Jūdas ķēniņu laiku grāmatā. Un Jehojakims aizmiga pie saviem tēviem, un viņa dēls Jehojahins kļuva par ķēniņu viņa vietā. Un Ēģiptes ķēniņš neizgāja vairs no savas zemes, jo Bābeles ķēniņš bija visu ieņēmis, kas Ēģiptes ķēniņam piederēja, no Ēģiptes upes līdz Eifratas upei. Jehojahins bija 18 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu, un valdīja 3 mēnešus Jeruzalemē, un viņa mātei bija vārds Nehūsta, Elnatana meita no Jeruzalemes. Un viņš darīja, kas tam kungam Jahvem nepatika, tā kā viņa tēvs bija darījis. Tanī laikā Nebukadnecara, Bābeles ķēniņa kalpi, cēlās pret Jeruzalemi un aplenca pilsētu,
un Nebukadnecars, Bābeles ķēniņš, pats nāca pret pilsētu, kad viņa kalpi to spaidīja. Tad Jehojahins, Jūdas ķēniņš, izgāja pie Bābeles ķēniņa ar savu māti, saviem kalpiem, saviem virsniekiem un galminiekiem, un Bābeles ķēniņš to saņēma gūstā savas valdības 8. gadā. Un viņš no turienes paņēma visas tā kunga Jahves nama mantas un visas ķēniņa nama mantas, un nolauza zeltu no visiem rīkiem, ko Salamans, Izraēla ķēniņš, bija taisījis tā kunga Jahves namā, kā tas kungs Jahve bija runājis. Un viņš aizveda gūstā visu Jeruzalemi, visus virsniekus un visus varenos, 10 000, un visus būvmeistarus un kalējus, nekas neatlika, kā tikai zemes nabadzīgie ļaudis. Un viņš aizveda Jehojahinu uz Bābeli līdz ar ķēniņa māti, ķēniņa sievām, viņa galminiekiem un zemes varenajiem. Tos viņš no Jeruzalemes noveda gūstā uz Bābeli. Un visus stipros vīrus, 7 000, un amatniekus un kalējus, kādu 1000, kas visi bija stipri vīri karjā, tos Bābeles ķēniņš noveda uz Bābeli gūstā. Un Bābeles ķēniņš cēla par ķēniņu viņa vietā Metaniju, viņa tēva brāli, un viņam deva vārdu Cedekiju. Cedekija bija 21 gadu vecs, kad kļuva par ķēniņu, un valdīja 11 gadus Jeruzalemē. Un viņa mātei bija vārds Hamutala, Jeremijas meita no Libnas. Un viņš darīja, kas tam kungam Jahvem nepatika, tāpat kā Jehojakims bija darījis, bet tā notika caur tā kunga Jahves dusmību pret Jeruzalemi un Jūdu, tiekams viņš tos bija atmetis nost no sava vaiga. Un Cedekija atkrita no Bābeles ķēniņa. Habakuka grāmata, 1. nodaļa. Cik ilgi, ak kungs Jahve, es kliekšu, un tu nedzirdi? Cik ilgi es tevi piesaukšu par varas darbu, un tu neizglāb? Kāpēc tu man liec redzēt netaisnību un skaties uz varas darbu? Jo posts un varas darbs ir manā priekšā, un ķildes rodas, un bāršanās ceļas. Tāpēc bauslība paliek bez spēka, un tiesa nekad nenāk gaismā, jo ļaunie apstāja taisno, tādēļ tiesa tiek pārgrozīta. Skatieties uz tautām un ņemiet vērā, un brīnīdamies brīnieties, jo es daru darbu jūsu dienās, ko jūs neticēsit, kad to stāstīs. Jo redzi, es atvedīšu kaldejus, rūktu un čaklu tautu, kas izplētīsies pār zemi un iemantos mājvietas, kas viņai nepieder. Šī ir briesmīga un bijājama tauta. Viņas tiesa un augstība iziet no viņas pašas, jo viņas zirgi ir čaklāki nekā leopardi un žiglāki nekā vilki vakarā, un viņas jātnieki skraida, viņas jātnieki nāk no tālienes un atlaižas kā ērglis, kas steidzas uz barību. Tie visi nāk uz varas darbu, kurp tie savu vaigu griež, tur tie laužas cauri kā rīta vējš un sagrābj gūstekņus kā smiltis. Un viņš apmēda ķēniņus, un valdnieki tam par apsmieklu. Viņš apsmēja visas stiprās pilis, un sabeļ aplenkuma valni, un tās ieņem. Tad viņš griežas kā vējš un aizskrien, un noziedzas, turēdams savu spēku par savu dievu. Vai tu neesi no iesākuma tas kungs Jahve, mans dievs, mans svētais? Mēs nemirsim. Tu, kungs Jahve, viņu esi iecēlis par sodību, un viņu apstiprinājis tu akmens kalns par pārmācību. Tavas acis ir šķīstas, ka nevar ieredzēt ļaunumu, un grūtumu tu nevari uzlūkot. Kāpēc tu gribi skatīties uz atkāpējiem un klusu ciest, kad ļaunais to aprī, kas taisnāks nekā viņš? Un kāpēc tu cilvēkus gribi darīt kā zivis jūrā, kā līdējus tārpus, kam valdnieka nav? Viņš visus izvelk ar makšķeri, viņš tos sakrāj savā tīklā un tos sapulcina savos valgos, tāpēc viņš priecājas un līksmojas. Tādēļ viņš upurē savam tīklam un kvēpina saviem valgiem, jo caur tiem viņa tiesa ir kļuvusi trekna un viņa barība garda. Vai viņš tad tāpēc iztukšos savu tīklu? Vai viņš ar vien tautas apkaus bez žēlastības?